ja ceļot prieks ir dzīvs. Čapgraba ir sens, piemirsts latviešu apvidvārds, kurš nereti tiek ierindots arī latviešu lamu vārdu sarakstā. To varētu arī skaidrot kā pļāpa, gvelža vai larkšķis. Bet tieši nelielajās ikdienas sarunās, ko dažreiz angliski mēs dēvēt par small talk, mēs smeļamies iedvesmu, idejas. Mēs vienkārši esam kopā, tieši un nepastarpināti. Impro klausītavā Čapgraba ieklausīsimies, sadzirdēsim un iedvesmosim. Ceļā man, kā līdzi dosies ceļā man. Klāt atkal piekdiena, un es atkal turpinu tincināt Reini, nekur nelaižu vaļā, jo mums te ir diezgan interesanti saruna izvērtusies ne tikai par tādām eksotiskām lietām un vietām, par kurām mēs jau it kā iepriekš vienojāmies, par ko runāsim, bet arī par Skandināviju un ne tikai, arī par Dienvidu Austrumāziju, bet tos mēs atliksim nākamajām sarunām. Bet mēs iepriekš runājām, ka mēs varētu pastāstīt par vēl vienu Āfrikas nostūri, jo šodien mēs tā kā vairāk par Āfriku atkal runātu, par valsti, kuru mēs kartē atpazītu ar Lesoto vārdu. Tieši tā. Lesoto. Un es tev pirms mirkļa jautāju, kā tu ir ar tiem kalniem, jo tev jau jājautā ir par kalniem un par pārgājieniem, vai drakons ir īstais vārds, īstais. Tātad mēs viņus dēvējam par drakonu kalniem. Jā, mēs to dēvējam, tāpēc, ka to tā iesauca būri, būri nozīmē zemnieki, tas ir afrikandu vārds, tas ir nīderlandiešu pēcteči, kas tur dzīvoja, viņi to nosauc par drakonu kalniem pēc izskata, bet vietēji to sauc iespējams par mulotiju vai citādākā vārdā. Tas ir Eiropiešu dotais nosaukums. Kāpēc Eiropieši ieraudzīja? Tāpēc, ka tā forma, kas tur tāds bija, ka ar pūķi saistījās? Jā, tas ir tāds augstkalnu masīvs, un tur tiešām tās formas ir ļoti tādas stāvas un interesantas, un katram tam kalnam ir dots savs nosaukums, ir kaut kāds amfiteātris un lielā krauja, un es pat visus neatceros, bet katrā ziņā tas tie skati ir tik dramatiski, ka varētu no attāluma skatoties izdomāt, ka tas varētu būt puķa mugura. Tad mēs nerunājam par vienu tā kā Kilimandžāro virsotni vai Fudzi kalna virsotni, mēs runājam par garu kalna grēdu. Jā, tas ir tāds ne ļoti izstiepta kalna grēda, bet vesela valsts, tad mēram šādā pusapaļa valsts nedaudz iegarena, un tur sanāk gandrīz visu to valsti aizņem arī augstkalni, un viena pusīte ir tikai, kur galvaspilsēta rodas, tā ir tad zemākas līdznumi, kur ir... Nu, labi, tad stāsti, kādi ceļi vai neceļi tevi aizvedu uz Drakonu kalniem. Arī, teiksim, izdevīgs piedāvājums, un cik ilgu laiku tu tur pavadīji, plānoji? Jā, tas bija ceļojums uz Dienvidāfrikas Republiku pamatā, bet, protams, ka tas labākie kalni Dienvidāfrikas Republikā ir Drakonu kalni, kas atrodas pa pusē Lesoto, pa pusē Dienvidāfrikā. Un interesanti, kāpēc tas izveidojās tāda dīvaina valstiņa. Tur bija arī tie paši būri. Viņus atspieda Angļi projām no tām labākajām zemēm. Un tad viņi spiedās dziļāk tur Zulu zemē, vai to saucās Basuti, arī tie, kas tur tieši dzīvo tajos kalnos. Un tad savukārt Angļi piedāvāja tam Basutu karalim, klau, mēs tev garantēsim autonomiju, tu būsi tā kā Anglijas karaļa vasalis, bet tu būsi neatkarīgs, bet mēs tev aizsargāsim arī no tiem būriem. Jo tie būri bija tādi, kam bija verdzība un kas diezgan nesmuki izdarījās ar vietējiem iedzīvotājiem. Pievāca zemi, ko gribēja, un Angļi bija tādi mazliet džentelmeniskāki. Un tāpēc izveidojās tā neatkarīgā valsts 19. gadsimtā, bet tie ir kalni, tur tāpat neko citu nevar darīt, kā tikai ganīt
lops, augstu kalnos, ziemā tur ir sniegs, tur pat slēpot var, un ir kalniņi, kur visu laiku ir sniegs visu gadu. Pat, un tad, jā, es tur tagad nolaidos Dienvidāfrikas Johannesburgā, tad es izdomāju, ka sākumā es braucu ar vilcienu, un man vietējais ar citu arī neieteica. Viņi teica, ka šis ir balto vilciens, šis ir melno vilciens, ka brauc ar to balto vilcienu, tas ir dārgāks. Bet tad es braucu ar tādu, aizbraucu līdz kādai pilsētai, un tad man vajadzēja nokļūt līdz Nacionālajam parkam, kas vēl Dienvidāfrikā bija, bet tur jau ir tā robeža. Un tad arī, es domāju, pastopēšu. Un tad arī, tagad es stopēju, sākumā man vietējie melnie Zulu apstājās, un tad viņi man teica, nē, nestopēšu šajā valstī, tas ir bīstami. Es pats strādāju par apsargu, un man ir pat bail te stopēt, es to neiesaku. Un tad pēc tam balto nostopēju, kas bija tieši afrikāns, un mēs pat varējām mazliet sarunāties, jo es biju iemācījies nīderlandiešu valodu, un viņš runāja tajā savā afrikāņu valodā. Protams, viņš angliski daudz labāk, daudz vieglāk bija sarunāties, bet tās ir ļoti līdzīgas valodas, viena otras cēlušās. Un tad tas arī man teica, visi vietējie baltie brauks tikai ar kaut kādu taksi vai savu privātu automašīnu. Un, jā, man turpināja biedēt. Es sākumā pilnīgi tāds es negribēju būt nekāds rasists vai kaut kas tāds. Es gribēju būt draudzīgs ar vietējiem, bet man viss sāk biedēt. Tagad es nonācu Nacionālajā parkā. Tas pirmais pieturas punkts bija augstākais, tas bija otrais augstākais ūdenskritums pasaulē, Tugela ūdenskritums. Un tāda milzīga klīns, tas ūdens tek no pašas augšas, bet tā arī nesasniedz apakšu. Kaut kur pazūd gaisā, izšķīst. Varbūt tas bija mazūdens periods, varbūt tāpēc izšķīst, bet laikam tas tā vispār ar ūdenskritumiem ir tāds strīdīgs jautājums. Un tad sāk krist tas ūdenskritums Lesoto, bet krīt lejā Dienvidāfrikas Republikā. Un izrādās viņiem tām divām valstīm ir noslēgts biznesa līgums. Viņi Lesoto tirgo balto zeltu savējo Dienvidāfrikai, kas ir ūdens. Un vienīgi problēma bija tāda, ka Lesoto bija nolīdzis, ka mēs jums pārdosim tik un tik to ūdeni, bet atkal viņiem, tāpēc, ka ir tā globāla sasliekšana, tas sniega cepurs kūst, un arvien mazāk sniega ir kalnos, tad tas ūdens arī sāk izsīkt. Un tad ir tāds brīdis, ka tie Dienvidāfrikāņi jau ir nopirkuši par lētāku naudu, un tie Lesoto vairs nav ko pārdot. Un tad vietējie tur no kāda maza avotiņa to ūdeni smeļ, un tā lielā upe tā ir rezervēta Dienvidāfrikai. Tāds... Jā, viena upe, viens resurss, bet biznesa līgums ir... Jā, tagad viņi ir sarunājuši tomēr bišķiņ augstāk to cenu, divreiz augstāk, laikam, bet pirms tam bija. Jā, bet ar ūdeni tur, es saprotu, šajās valstīs abās, protams, ir problēma, un tas tiek tiešām augstu vērtēts. Jā, pēdējā laikā ir problēma. Teiksim, varbūt pašā Lesoto iepriekš nebija tā problēma, bet Dienvidāfrikā ir milzīgs lauksaimniecības sektors. Tur audzē, sākot no vīnu audzē un jebko tur audzē. Un tad viņiem vajag to ūdeni, un tagad visu laiku kaut kas tur jāpiekoriģē, jo nav ūdens. Tur katastrofāli trūkst, visā valstī tas ūdens trūkst. Es saprotu, ka šobrīd ir tā okeāna atsāļošanas programma, viņi mēģina maksimāli, bet, protams, to mēs nevaram attiecināt uz kalniem. Tas jau neattiec uz kalnu šo reģionu, bet jā, kas ir varbūt tuvāk okeāna krastam, tur ir tā okeāna atsāļošanas programma un tā. Tas ir šausmīgi dārgi, laikam, vajag enerģiju no kaut kurienes ņemt. Jā, tieši tā. Tā saki, tu Lesoto arī, līdzīgi kā Kilimandžāro, ja tad šos drakonu kalnus viens pats izpētīja, izstaigāja. Jā, arī tavs plāns kāds bija tātad? Tātad arī šis ir tāds maršruts, kur it kā sākums ir tas Drakonu kalnu nacionālais parks, kas ir Dienvidāfrikas pusē, un kur tu vari aiziet līdz tam Tugela ūdenskritumam, un tur vēl ir taciņa. Un tālāk jau tu esi savā vaļā.
un tad tu esi faktiski šķērsojis arī valsts robežu, bet tur neviens nekontrolē. Tur pat, kur jābrauc uz galvaspilsētu un oficiāli jādabū vīza, bet tur vienkārši ir kalni un nekuriene, un tu varētu teikt, ka tu ej gar to Kraujas malu, un ka tu esi tieši uz robežas. Un tas mans plāns veidojās no tā, ka vispār tur dodas kaut kādi alpinisti. To es maršrutu nemeklēju parastā mājaslapā, kur vienkārši ir pārgājienu maršrutu, bet tur ir tieši alpinistu mājaslapās. Ir tāds summit.post.com laikam, vai org, un tajā es atradu, un tur vēl bija kaut kādi nesen cilvēki bija uzstādījuši rekordu, kaut kādā superīsajā laikā, neatceros cik diennaktīs, bet mans plāns bija 12 diennaktīs to visu noiet. Un tad arī tur vispār vairs nebija nekāda varianta, neko nopirkt tu nevari, neko dabūt, tur nekas neaug. Tu vienīgais, ko vari darīt, sakraut kaut kādi 11 kg savās mugursomā, un tad, ja tev tas plāns tiek pārsniegts, kas man arī beigās bija pārsniegts, tad es pēdējās pāris dienas gāju neko neēdot. Jā, te ir tieši tas, ko vismaz šajā gadījumā tu apstiprināji arī man šo informāciju, kad salīdzinot, piemēram, arī šos te dažādos Āfrikas kalnu pārgājienus, un mēs ar tevi iepriekš runājām par Kilimandžāro, kur tu vari noalgot tos nesējus un pat, ja tu gribi, teiksim, noalgo nesējus, tad šeit nemaz tik vienkārši šo lietu nav. Tātad ir gana tā mežonīga, nepieradināta tā daba, un te tiešām vairāk vai mazāk jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Turists tu tā savā ceļā šajā pusītē manīji, jeb atkal? Jā, kamēr es biju tajā nacionālā parkā, tur vēl bija turisti, arī baltie turisti, bet tikko es nonācu augšā tajā Drakensberga masīvā, es sastapu tikai vienu grupu. Un jā, pa visām tām 11 dienām, cik es gāju, es tagad, man liekas, ka 14 dienas gāju, un tad tiešām tur nebija neviens, izņemot vienīgo cilvēku, ko es sastapu, bija gani. Un tādi... Un tur pat mitekļi īsti nav, varbūt kaut kāda maza kleķa būdiņa, citreiz vispār kaut kāds telts, un viņi pat tur dzīvojas nevis pastāvīgi, bet pagaidu variantā, jo tā bija, skaitījās viņiem vasara, mums bija tā ziema, viņiem bija vasara, un tad viņi vasaru izmanto, lai ganītu lopus savajos augšā kalnos. Savukārt, tā, ka viņiem pienāk ziema, tad viņi dodās lejā uz ielējām un tuvāk pilsētām, un tur viņi gan savus lopus. Bet tu arī šeit devies mūsu ziemā nosacīti? Mūsu ziemā viņi vasarā es tur devos, jā. Un lietus sezona nebija tur tik traki? Sākumā viss izskatījās ļoti jauki. Un, teiksim, jā, saulains laiks, un tad es domāju, šonakt to telti nevajadzētu baigi uzslēt tādu kārtīgu. Un tad es nakts vidū atmostos no zibens, un tur visur zibeņo, un izrādās, ka tā laikam ir tāda nopietna problēma, ka tas kalnu masīvs pievilina, veicina mākoņu veidošanos, arī zibeņus, un tur tas reģions ir varbūt ne pasaulē numur 1, bet viens no tādiem reģioniem, kur visvairāk spēr zibens, un man beigās nācās, bija vairāk tādas momenti, ka tā, kad tev tuvojās spēriens kaut kur tūmā, tad notupies un centies ieņemt pēc iespējas mazāk telpas. Ja tev iet cauri tā zibens lādiņš, tad, lai tev tas trieciens būtu mazāks, jo laikam lielākoties cilvēki izdzīvoja, ja viņiem iespēr zibens. Un tad tev jādara viss, lai tas būtu mazāks tas trieciens. Bet tu jau nevari paredzēt. Ja tu jau pilnīgi gaisā sajūtā, to būs. Man nebija tieši tā sajūta, bet tā sajūta esot tāda, ka visi mati sāk celties stāvus, jo gaisa sāk ionizēties. Un tas nozīmē, ja gaisa ionizējās, tad tūlīt kaut kur ies strāva cauri. Un tā problēma ir tā, ka visur, kur apkārt ir tikai klintis, tu esi visu
vislabākais materiāls, ar kuru iet strāva. Tu vadi elektrību labāk nekā tas ūdens, labāk nekā zāle, labāk nekā klintis. Jā, zem koka jau arī nedrīkst slēpties negaisa lēkā. Jā, un tur tiešām nebija tie koki, bet arī tas koks, laikam, nebūtu labs. Man bija sazīmēta salas visur, kur varētu nakšņot. Un tad es tieši skatījos, tieši tajā alā jānokļūst, tajā kalnā, bet tur tieši spēr zibens, nenormāli spēr. Un tad es pagaidīju, kad pārstāju, un tad līd tajā kalnā. Vienīgais tā ala bija šausmīgi maziņa, ka es pat neielīdu visu tajā alā, un tad man kaut kur tecēja uz vienas kājas lietas, un tad tas zibens arī. Es nezinu, vai man tas tā ala pasargātu, ja tas ir kaut kāds tāds tā kā automašīna, viss no metāls tev apkārt, vai mājai, kur apkārt arī kaut kāda metāls ir kaut kur šur tur, tad tevi pasargā, tā kā Faradēja būrī, bet tā, kad tu esi vienkārši klintī, varbūt, ka tieši tevi ies caur tā elektrības šautra. Bet Latvijā taču arī negaisi, bet nav taču tāda sajūta pirms zibens spērienu. Tas ir laikam kaut kādam vienam no 100 cilvēkiem iespēr zibens, es saprotu tādu statistiku. Bet tas nav tā, ka tevi tev cauri iziet. Tur bieži vien ir kaut kur iespēr kaut kur blakus kokā, un tā strāva iet pa visurieni, un tev arī tu sajūti kaut kādu elektrības lādiņu. Bet man arī nav gadījies, bet es biju ļoti nobijies. Es neatceros, ka tādas nāves bailes ir tādas tiešām bijušas, tad varbūt bija arī. Labi, bet saki, ja Kilimandžārā tu teici tā smuki naktī, to galvenais, to šūpuļu tīklu, un galvenais bija tas pončo, kas pasargāt no lietus. Kā tad šeit ir? Šeit tu varēji telti celt? Jeb tikai uz alām? Man bija, maza telts, bija līdzi, bet es tagad domāju, vai man bija tie, kā es iesēju, tur tā kā koka nebija, tur man bija kaut kāda iespējams, ka mieķi līdzi, ko es vazāju līdzi, un tādā veidā nakšņoju. Un vēl es arī mēģināju katru nakti to kaut kā tā nerādīties acīs, jo tur bija tie gani, kas tādi jaunieši, pusauģi, viņus neviens nepieskat tur, viņi tā kā savā vaļā tur nonākuši. Protams, ka viņi gana tos savus aitas un zirgus un citus lopus, bet viņiem ir viņi tādi neaudzināti ir, un tā, ka viņi sastopa kaut kādu balto, tad viņi prasa no viņa visādas dāvaniņas, un tādā diezgan nepieklājīgā veidā vēl pienāk klāt, un tā kā bezmaz izķidā, kas tev tāds labs ir. Un tad es no viņiem izvairījos, jo bija kaut kādi 2 gadījumi iepriekšējā, kam pat esot viņi sekojuši tiem turistiem, un nakts vidū tu atmosties no tā, ka tev met akmeņus, un 2 reizes bija pat nogalināti cilvēki. Bet man tā likās, 2 cilvēki gadu laikā, tas taču nav daudz, bet pēc tam es kaut kur izlasīju informāciju, ka oficiāli kaut kāds 12 ekspedīcijas tikai esot gājušas to maršrutu gadā. Tas ir diezgan traki varbūt, un droši vien, ka visiem ir kaut ko piesējušies, kaut ko mēģinājuši izdiedelēt. Un tad mana stratēģija bija, ka es viņiem devu Transilvānijas rubļus, kas ir necik vērti nav, un vēl tādas Rumānijas lejas, kas ir neiznīcināmas pasmas naudas zīmes, un viņiem ļoti, ļoti patika tās. Tu vari atpirkties tā kā teiksim tā. Jā, es viņiem tur sadevu, reku, ņemiet, un viņi bija ļoti priecīgi. Klausies, izklausās ekstrēmi, vēl ekstrēmāk nekā man iepriekš tā kā runātais un iztēlotais Kilimandžāro. Saki, ja tev būtu vēlreiz jāiet, tu ieturiskētu šādu, jeb nē? Laikam, ka nē. Es neietu vai arī kaut kur vēl vairāk izlasīt informāciju, tikai tad, ja tas būtu droši, tad es ietu. Un varbūt, ka es tomēr paliktu, esot tajā Drakensbergas milzīgs masīvs. Tā ir vesela valsts. Un tur tieši Dienvidāfrikas pusē tur esot skaitās, ka diezgan droši esot. Un nevajag kāpt pie tiem ganiem, kur tu esi viens pats, un tīpaši tad, kad tuvojās vakars, jo tad vakarā, laikam, viņi tos lopus noliek vienā vietā un tad dodas saros sivrojumos. Izklaidēties. Jā, tu minēji tādu lietu, ka tev bija viss pārtika, viss jāpaņem līdzi, tad, ko tu vari panest sev uz pleciem, mugursomā. Kā tu rēķini, cik daudz tev jāņem līdzi?
Es rēķinu gan arī pēc kalorijām. Piemēram, ja es ikdienā varbūt dzīvojot, es iztērēju 2500 kalorijas un tādā intensīvā pārgājienā es iztērēju varbūt 5000. Un tad un tas apmēram ir, tev jāpaņem it kā, 5000, tas nozīmē kaut kāds 1,5 kilogramus auzu, piemēram. Bet tu nevari tik daudz paņemt, un tad sanāk tā, ka tu dzīvo tādā pusbadā, ierēķini, cik tu kā pēdīs katru dienu, un tad sākumā tu varbūt tev ir kaut kāds liekas tauciņš kaut kur uz vēdera, un tad, kad tu finišē, tad jau tev tikai kauli palikuši ir. Un tā stratēģija ļoti daudziem ir, un tad man arī līdzīgi bija, un varbūt pat nedaudz pietrūka, beigās tās pāris dienas sanāca bez ēdiena, Bet, tad, teiksim, tu jau tad plānoji to maršrutu. Šajā gadījumā tomēr tev ir jāizplāno diezgan rūpīgi, ja kur tu viņu finišēsi, jo tev jābūt pārliecībai, ka tev tur būs ūdens un ēdiens. Jā, bija pat, es biju plānojis sākumā pat vēl tālāk nokļūt, bet tad es izvēlējos to tuvāko variantu, A variantu, un tad nokāpu lejā Dienvidāfrikā, un es tā kā es tur atrados īstenībā, es iegāju ne pa robežu punktu, es iegāju savu nacionālo parku, un tad izkāpt no tās valsts varēju, man vajadzēja pa robežu punktu, un tad es tomēr tur nedrīkstēju tur rādīties, jo, es nezinu, ko man tur ir robežsargi piekasītos, un tad es gāju caur tādu mazu taciņu, nogāju tādā nacionālā parkā, arī tur cits nacionālais parks ir, arī Dienvidāfrikas teritorijā tur jau silts ir, tur pat es pat to badu jau biju aizmirsis, jo ļoti patīkami bija, un tad es nogulēju kaut kādu visu nakti un visu dienu, jo kaut kā tas miegs tur augšā tajos trakajos zibiņos nebija baigi mierīgais, un tad vienīgais, kas pamostos nakts vidū, sāk bļaut kaut kādi bļāvieni milzīgi skan. Un es tādā ielajā esmu, un vienā pusē bļauj, un otrā pusē bļauj, un laikam tie bija pavijāni. Tur kaut kādi 2 pavijānu bari, un viņi ir tādi, tā kā ciltis jau uzvedās. Citi runā, ka viņi ir pārtapšanas stadijā pret cilvēkiem jau. Un viņi nedzīvo pat mežā, tie nav džungļi, tie ir kalni vienkārši. Un tad viņi tur sabļāvās, es viņiem latviešu uzbļāvu, aizverieties. Tad vienā brīdī apklusa, bet pēc tam atkal sāka. Un tad es vairs nebaidījos un mierīgi gulēju. Labi, tad man ir jautājums par ēšanu. Pēc tam es vēl par džungļiem pateikšu, bet par ēšanu. Pirms kāda laika, tad tas jau bija pirms pāris gadiem, kad sveicām direktors, neatceros vārdu dienu, dzimšanas dienā, un Uldiņš, ko parasti saka, mūsu Uldis Klepers, viņš saka tā, viņam noteikti vajadzētu kaut kādas želejiņas, viņš plāno tur kaut kur skriet, un es domāju, kas tās par želejiņām, kas tā par ēdienu, kas vispār tas var būt par ēdienu, bet, kā tu teici, tu patērēji noteikts kalorijas, tad tu neesi, tev nav iespējas, pilnvērtīgi baudīt maltīti, bet tev viņas vajag tās kalorijas, tad izmanto kaut kādu šādu veidu, es nezinu, kas tā, ko tu saki par šādu veidu? Jā, želejs ir tāds ērts veids, kā sportistiem iedabūt iekšā kalorijas, un tāpēc, ka tās ir tādas pušķidras, tās želejas, tad vieglāk dabūt iekšā. Citreiz ir tā, ka es arī kaut kur, Uldis Klepers piedalās, un arī tas Vilnis Klinovičs piedalās sacensībās, un citreiz tu esi tā saspringts, ka nevar dabūt iekšā to cieto pārtiku. Un tad želē ir viens risinājums, un otrs risinājums ir tas kaut kas arī dzerams, tā kā kola vai kaut kas tāds, tur daudz cukuru iekšā. Bet, labi, tas kalnos patiesībā, tā, ka tev ir viss jānes uz muguras, un nebūs pa ceļam kaut kādi tur uzpildīšanās punkti, tad izrādās, ka tauku kalorijas, tās ir vienā gramā tauku ir 9 kalorijas, vienā gramā ūļhidrātu, teiksim, vai auzas, vai cukurs, vai kaut kas tāds, vai želeja. Tur ir tikai 4,1 kalorija. Tātad izdevīgāk ir pārtika no taukiem. Tiem, kas prot to keto diētu praktizēt, tiem ir ļoti izdevīgi. Es tā pa pusē. Es vispār mēģināju, bet tad es kaut kā jutos ļoti vārgs.
vairākas dienas kaut kur es kaut kādu zemes riekstu sēdu un kaut ko tādu. Un man kaut kā nebija spēka. Tad, kad es sāku tos oļhidrātus lietot, tad spēks atgriezās. Un tad es to, ko es biju paņēmis līdzi diezgan daudz, tagad es mazliet piemirsās sorgums. Viņiem ir tāds tā kā graudaugs, un to tu vari nopirkt vienkārši sorgumu, un tu vari nopirkt ar dažādām garšām. Tur tā kā mums būtu auzas ar tādu garšu, zemeņu un kivī garšu, un tad es tādus sapirku vesels maisis, un to samaisu atrod kaut kādu upīti, strautiņu, samaisi, un tad vienu dienu ar tādu garšu ēdu, otru ar tādu garšu. Labi. Ikdienā Latvijā, teiksim, tu pieturies pie kaut kādas diētas, pie kaut kā, tā, lai sevi uzturētu formā, jeb nē? Galvenais neēst tādus tā kā apstrādāti, pārstrādātie, superpārstrādātie ēdieni, piemēram. Pusfabrikāti. Jā, var tā, kur tu nesaproti, kas tas tāds vispār ir. Un bieži vien tur ir tie gatavotāji ir uztaisījuši tā, ka garšīgs ir, bet ka tur ir visādas vielas, kas nav tev pārāk veselīgas. Un tad es tā visiem iesaku labāk pieturēties pie tādas pārtikas, ko jūs varat atpazīt, kas tas tāds ir, kādas ir tās sastāvdaļas. Tas palīdz vienkārši justies veselākam, un tu vari doties ceļojumos, uzkāpt augstākos kalnos, paspēt uz vilcienu, ieraugt vilcienu, tramvaju vai trolejbusu, paspēt. Visur var paspēt, jā. Labi, ar ēšanu ir skaidra bilde. Saki lūdzu, kā, ja mēs atgriežamies kalnos, Drakonu kalnos un Lesoto Dienvidāfrikai pusē, ja mēs skatāmies pēc visiem cīpariem, kas ir, tad augstākais tas punkts būtu 3482 metri. Tā ir, tā varēja būt? Jā, tas ir ļoti precīzi, tas ir pareizi. Un tur apmēram tieši tajā manā maršrutā arī bija tas kalns. Es tieši tajā pašā nekāpu, jo man jau spēks jau nebija vairs tik daudz palicis. Un sniega tur tajā brīdī nebija. Tā bija, protams, viņiem vasara, bet vispār tur mēdz būt arī visu gadu sniegs. Un tāds vēss laiks, skaisti skati. Bet tie ir džungļu skati, jeb tā būtu tomēr tādu kalnu klasiskā aina. Tu minēji sniegu. Jā, bet man kaut kā ir prātā tāda džungļu tāda. Tikko tu nokāp, ir tāda krauja, angliski skarpmet viņus sauc, tu nokāp Dienvidāfrikas pusē un tur tu dabū tos džungļus. Un savukārt augšā, un tā ir tāda savana, drīzāk savana. Jā, savana, jā. Bet savana arī ir tāda, kur vienā vietā ir džungļi, tur, kur vairāk ūdens, tāda ritīgi biezie, tad ir krūmi, un tad ir varbūt tāda vispār zāļainā savana, kuru lielē zāļu līdzinām, bet tie nav nemaz tik daudz, pārsvarā krūmi ir. Un tad augšā tur neviena kociņa pilnīgi nebija, man liekas, ka varbūt, ka es kaut kādu vienu kociņu redzēju pa kaut kādām visām dienām, un tad es tā ļoti izbrīnīts bija. Tāpēc arī negaisam ir, kur ieskrieties. Zibeņiem jau nav variantu jāatrod, kā izlādēties. Jā, paskarbo izklausās, paskarbo. Varbūt tāds interesants atgadījums bija, es pat esmu ielicis sociālajos tīklos kā savu profilu bildi, kur es stāvu es un blakus man viens terorists maskā ar automātu, ar ieroci. Un tad, citi brīnās, kā es tādu bildi dabūju, tas bija tieši Lesoto bija. Un tad, es biju tos, it kā zināju, ka jāizvairās no tādiem jauniešiem, kas tur kalnos ir. Un tad man pēkšņi es eju, redzu divi skrien ārā no telts un maskās un ar šaujamējumiem. Es tur, pasaku sveiki, un tad es eju ātrāk. Viņi nāk man līdzi, un es jau ļoti ātrēju, jau gandrīz skrienu. Viņi vienalga nāk līdzi un ar maskām, un man liekas, viss gals klāt būs. Izrādās, ka viņi tomēr ir vietējie robežsargi, tā kā kadeti, kas ir Lesoto armijas kadeti, kas ir nosūtīti tā kā praksē apsargāt robežu, un tad izrādās, ka viņi bija ļoti draudzīgi.
Un viens pat angliski prāt runāt, un tāds pat ļoti izglītots bija, bet kaut kur viņš nebija ticis kaut kādā augstskolā, un tad viņam nācās strādāt par robežsargu. Bet man, protams, jā, tur viņi vīzi neprasīja, viņi varēja prasīt vīzi, bet viņi jau gan pieņem, ka visi tie ir Dienvidāfrikāņi, viņiem tas bezvīzes režīms tur ir. Tad mēs parunājām, un tas viens palika, tas, kas nemācēja runāt nevienā valodā. Un tad tas otrs man pavadīja. Un tad ejam, tur ieraugam viens iet kaut kāds ar milzīgu mugursomu, kaut kāds vīrs. Un tad viņš tas varētu būt kontrabandists. Tagad viņš varētu arī šaut. Ko darīs, ja man nošaus? Es prasu, kas tam man jādara? Man jāšauj pretī vai jāņem tavs ierocis? Un es jau arī tāds diezgan panikā jau esmu, bet pienākam tuvāk, izrādās tas vienkārši zemnieks, kaut ko tajā mugursomā sabāz zarus. Kaut kur viņš laikam nokāps lejā, dabūjas zarus, jo tur augšā nekā nav. Augšā viņi, starp citu, biežākās kurināmais ir aitu mēsli. Izkaltuši, un no tiem viņi kurina. Un tad viņš mani tur pavadīja, pastāstīja. Arī viņam sports interesē, viņš pat labi rezultāti bija, bet viņam tā karjera visas sabrukusi, jo viņš netika augstskolā, un tad es gāju viens pats tālāk. Jā, izklausās diezgan ekstrēmi, ja mēs iepriekš par to pašu Kilimandžāro runājām, kā tur un ko tur tad es teiktu. Jā. Interesanti, ka ir tie bīstamība dažādu reģionu. Jā, tas Austrumā Āfrika ir ļoti drošs reģions, un tur gandrīz nekas nekad nenotiek. Kaut kādā cilvēku kultūra ir ievirzījusies tādā gultnē, ka viņi gan pret turistiem ir labi attiecas, un tādi incidenti ļoti maz ir, un savā starpā arī viens otru viņi neslaktē, bet kaut kā tajā Dienvidāfrikā un vispār Āfrikas dienvidu galā, tur gan tajā Lesoto, gan Svazilendā, gan Dienvidāfrikā, tur ir šausmīgi daudz slepkavību notiek. Tur, protams, ir tas rasu elements, ka tur ir bagātie baltie fermeri un nabadzīgie, bieži vien viņi strādnieki, kas varbūt jūtas eksploatēti, un tad viņi savā starpā izreikinās arī, tur ir kaut kāda liela geto pilsētu, labi, ka tie nebija, un arī kaut kāds, es pat nezinu, tur kaut kādam antropologam jāizskaidro, kāpēc tieši tā ir. Es nezinu, mēs parasti mēs jau klasiski ar grupām ceļojam, mums jau nav tāda ekstremāla. Tur jau viņš zinās, kur iet, kur neiet. Jā, tieši tā, un arī, teiksim, vairāk runājot par vēsturi, tieši par vēstures visādiem dažādiem posmiem, vēl pirms Baltajiem, kā ir veidojušies, kārtojušies reģionis, es domāju, ka visi šie konfliktu iedīgļi ir meklējami tajā laika posmā, pat vēl pirms Baltajiem. Protams, Baltais jau kā kolonizators ienāk ar savu. Zulu tur ļoti karēvīgi. Tieši tā Zulu, kas tālāk tiek izspiesti, un tur ir atkal Baltieri pie vainas, un es domāju, tur tā ņigu, viss ir gājis tā, ka šobrīd tur var kaklu aplaust ik viens, kas mēģina kaut ko saprast, kā tur īsti ir noticis, un mēs jau parasti, kā tur esam 2 nedēļas, tu varbūt bišķi ilgāk, bet 2 nedēļas un 2 nedēļu laikā jau, aizrakties līdz tai saknei ir gandrīz neiespējami, teiksim tā. Lai gan man visu laiku biedēja, visās malās, tā skatā visādi apsargi, kas it kā ir vīri spēku gados ar ieročiem, un viņi biedēja, bet neviens man tāds īsts incidents nebija, izņemot tie nepieklājīgie gani, kas mēģināja tā kā bez mazai no rokām izraut. Bet tā laupīt guži viņi nelaupīja, bet tā kā, rekur tev baigi foršā kaut kādas banknote, es to gribu ļoti. Jā, tu tika galā ar visām banknotēm, jā, bet tad vairāk vai mazāk Lesoto, tad tu tikai izgāji šo te kalnu grēdu, un kāp lej atpakaļ uz Dienvidā Āfriku. Jā, teiksim, visi tā Lesoto dzīve kūsā pilnīgi otrā valsts pusē, ziemeļos, kur ir līdznumi, kur ir galvaspilsēta un kur dzīvo lielākā daļa to iedzīvotāju. Bet tad, kad tu plāno tādus pārgājienus vai tādus galamērķus, tu, teiksim, vairāk orientējies tiešām tikai uz tādām dabas takām, jo tev galvaspilsētas un pilsētas, ja trāpās, netrāpās, tā ir. Ir interesanti, ka tajās jaunatīstības valstīs
valstīs tās pilsētas ir bieži vien arī tādas milzīgas miskastes. Jā, tā var būt. Kaut kā, viņi sanākuši kopā ir, iespējams, ka tas pat viduslaika Eiropā jau tas pats bija. Cilvēki sanāca kopā, viņi neaizdomājās, ka viņiem vajag labu kanalizāciju uztaisīt, ka vajag kaut kur novietot atkritumus tieši atkritumu urnās, nevis kaut kur mest garām. Un tad viņi pagaidām vēl mācās, kā dzīvot pilsētā. Un es neiesaku apmeklēt gandrīz nevienu pilsētu, kaut tajās valstīs, dodies pie dabas. Ir, teiksim, Cape Town, ko slavē Dienvidāfrikas Republikā, bet tas skaistums arī ir dabas skaistums. Tu dodies ārpus pilsētas, tur, kur tas Galtkalns skaistais, un tur ir tā skaistā vieta, bet ne pati pilsēta. Tad it kā tur no vienas puses tur dzīvoja gandrīz 10% balto, kas bija būri un tie angļi, un viņi uztaisīja to Dienvidāfriku diezgan modernu, tā kā, kas līdzinājās Eiropas valstīm, un joprojām tur var atrast kaut kādu balto rajonu vai balto kūrortu citreiz. Tas ir citreiz nožogots tāds diezgan, viss skaisti tur izskatās, un turpat blakus ir kaut kāds geto, kur ir netik skaisti, kur tev brīdina, ka neiet, nekādā gadījumā neej. Tāda viņiem tāda, joprojām it kā tā apartīds, kas pastāvēja oficiāli līdz 90. gadiem, tagad it kā nav, bet vienalga, faktiski jau ir tas pats. Kādas ir tavas attiecības ar Dienvidāfrikas, jeb Cape Townas Galtkalnu? Es tomēr tur neaizbraucu līdz turienē, bet es tajā valstī, es vēl arī kaut kādas 18 dienas gāju gar okeānu, gan Indijas okeānu, gar maršrutu ļoti skaists. Ik pa brīdim ir kaut kāda tāda palmu oāzīte kaut kur jūras krastā, milzīgas govis ganās, kalniņi tādi nepārāk lieli, bet tādi skaisti. Kaut kāda līdzinumi ar antilopēm un tādas milzīgas antilopes. Tur gan sastap ļoti daudz cilvēkus, un arī visi bija diezgan draudzīgi. Bet es domāju, ka tur jau vairāk arī baltais cilvēks parādās, vai ne? Tur bija tā, pārsvarā nē, bet ik pa brīdim ir kaut kāds tāds piejūras kūrortiņš, kur ir tieši tikai baltie. Un tad es viņus sastopu, pasveicinos, un tur bija tā, ka tur ietekmēja dažādas upes. Un tad, kad ir paisums, tad es tai upē netieku klāt, un tad man jāmeklē, kāda vietējie ir. Un tad es atrodu balto un paprasu viņam. Viņš saka, kur tas mans melnais čoms, tas ceļ pāri, bet viņš pats nerunā. Es visu pārtulkošu, ko tev vajag. Viņš nerunā angliski, un es tev pārtulkošu, un tad tu samaksā viņam tik, un tad viņš tev pārcels pāri tai upē. Jo tur ir kaut kādā paisumā, laikam tu vari, bēgumā vari pārbist, bet paisumā tad tev citām peldēju pāri, citām mani pārcēla kāds, citur es uztrāpījos kaut kādam balto kūrortam, kur man vienkārši es pamāju, man atbrauc vienkārši tāpat pavelc pārceļi. Tev ir bijis tādas situācijas, es to pēc tam paskaidrošu, kāpēc tu dod tādu jautājumu. Tev ir bijušas tādas situācijas, ka tu, piemēram, pēc kārtas izplāno, tā jau tāda maza tērcīta strautiņš, es te hops pārlikšu pāri, un tu atbrauc, un tur ir nekādas tērcītas un strautiņš, tur ir ventas rumba apmēram, ja? Ir tādi pārsteigumi, negaidīti un nevisai var būt tīkami, jo tu esi ieplānojis, ka tu tiksi pāri, un tu netiec. Jā, ir bijis, un tad es vienai tērcītai upītei, kas skaitījās kaut kur aprakstos bija pārbienām, tad es brīdi sapratu, tā strauma ir tik spēcīga, man ieskalos jūrā, tad es kāpu atpakaļ un daudz kilometrus gāju apkārt. Un tad labāk tā, nekā es jau kaut ko pazudu jūrā. Jā, jo ir tā. Mums arī tā, mums ir bijusi ar gadījumu, kad ar jau profesionāliem gidiem arī pēc lietu sezonas vai arī negaidīts, piemēram, negaiss ir bijis, ja, tā tērcīte pēkšņi pārvēršas par kārtīgu kalnu krāčainu upi.
un tev ir jātiek te galā, un tev nav neviens, kas pārceļ, nu tad ir tā kā interesanti, ja kā tu turoties pie kādas troses vai virves, ja tiec otrā pusē un brien tik pāri, nu jā. Nu jā, ja viņš zina, ka to var tā izdarīt, es labāk pie drošākā varianta pieturos. Jā, jo tieši tā te ir runa, ja mēs zinām, ka tā ir tāda maza tercīta, un ja tev ir vietējais gids, ja, pārgājienu gids, kas tomēr arī tev drusciņi koriģē to visu pasākumu. Bet tad, ja mēs runājam par šo reģionu, Dienvidāfrika, Lesoto, Svazilenda, kādi būtu tavi tavas top pārgājienu vietas, ko tu liekot roku uz sirdi vari te ieteikt citiem? Es iesaku tur Dienvidāfrikas Republikas pašos austrumos uz Mozambikas robežas ir Krīgera Nacionālais parks. Tur gan brauc ar džipu, jo tāpēc, ka tie dzīvnieki uztver, ka tas ir viens liels dzīvnieks. Un tikko tu kā nenokāp no automašīnas, tad viņi tev neuzbruk. Bet es kaut kā izplānoju, ka tur ir tas žoks, kas domāts pret malu medniekiem. Un varbūt jau tie zvēri nenāk lauvas, nenāk ārā no tā žoga un neplosa lopus, vai nebūtu konflikts ar zemniekiem. Un tur tāds žoks it kā skaidās kā elektrība, bet es nezinu, vai tur es nepārbaudīju, tā elektrība tur ir vai nav. Tad es gāju, tur tāds ceļš gāja, un es gāju gar turienu, un man ļoti daudz zvērus izdevās ieraudzīt. Gan kaut ko lauvu mātīti es redzēju, otru pušu žogam, protams, tad ziloņus. Ja es ieraudzīju ziloņus, tad gan es nepaļāvos uz to žogu. Es gāju kaut kādu milzīgu līkumu caur krūmiem apkārt un skatījos, lai tie ziloņi man nepamanīja, jo man izskatām zilonim tas žogs nebijis. Un tad degunraģus redzēju, žirafis tur neredzēju, bet tos Āfrikas bifeļus, kas skaidās laikam pat statistikā pirmā vai otrā vietā, kas visvairāk cilvēku nogalina. Un tad es toreiz nezināju, ka viņi ir tik bīstami. Es domāju, govis parasti. Tas es pie tā žoga piegājis un filmēju. Un tad es domāju, ļoti garlaicīgs kadrs, es viņus pabiedēšu. Un izrādās, ka tas nav pareizi darīt, jo viņi parasti uzbruk, viņi ļoti agresīvi ir tas bīstamības moments. Bet toreiz tajā brīdī viņi nobijās un aizskrēja visprojām. Un tad, kaut kādas hijēnas vēl redzēju. Nīlzirgu, kas laikam bija iespējams arī pirmais, otrais bīstamākais dzīvnieks, bet tas dzīvnieks kaut ēda zāli, un tad upe mums pa vidu vēl bija, un tad viņš kaut kā... Pa gabaliņu turējās. Tāda Krīgera Nacionālais parks skaidrs. Mēs viņu gan parasti ne tik ekstrēmi, kā tu iepazīsti, tiešām sēžot džipā, jā. Jā, tas ir laikam labākais variants. Vēl varbūt kāds pārgājienu tāds variants, ko tu iesaki šajā reģionā? Jā, es tos 3 izgāju. Tas ir Lesoto, tad Krīgera Nacionālais parks, un tad bija tas garais pārgājiens gar Indijas okeānu. Man pietiek ar to, bet es esmu dzirdējis, ka man, piemēram, lidostā mēs ar vietējo vienu runājām, un viņš teica, kā tu nebija tajā Keiptaunā, tu neapskatījies to Galtkalnu, uzreiz marši atpakaļ. Brauc atpakaļ, tu neesi apskatījis īsti Dienvidāfriku. Tas skaidās, ka tas... Tāds must-see, kā angliski saka, tas, kas it kā ir jāredz, bet klausoties tavā stāstījumā, ja man liekas, ka tas Galtkalns tev nepiestāv nemaz, ka tev vajadzētu tā kā tu atrodi šīs trīs. Kā tu viņus atrodi? Tas jau bija tas periods, kad es meklēju tos maršrutus un tos maršrutus atradu kaut kādās vai no alpīnistu mājaslapās. Jā, tu teici, čatā vai ne? Vai arī tas gājiens gar Indijas okeānu, tur arī bija izgājuši kaut kāda viena ekspedīcija, viņi bija ielikuši Google Maps to, un caur kaut kādiem fórumiem to es atradu. Jo parastajās mājaslapās tajās neatradu, bet vispār ir tāds mājaslaps Waymark Trails, piemēram, ir tāda .org, laikam, un vēl visādas citas maršrutu mājaslapas ir. Tajās ir daudz kas, bet šajās valstīs tieši trūkst. Tur tas nav paredzēts tādiem individuāliem turistiem, citreiz pat vispār nekāda infrastruktūra nav, pat vietējie tev neko neparāda. Tā kā Kilimandžāro tev uzved vietējie, savukārt tajos Daklānu kalnos tev vietējie gidi tur parasti nav. Viņus kaut kur baigi jāmeklē, lai varētu atrast.
Labi, tagad nākamais ne pa tēmu jautājums. Tu minēji fotografēšanu, filmēšanu, tu minēji konkrēti. Tu vispār fotografē un filmē ceļojumā? Es pat vairāk filmēju, un tad es no šādiem ceļojumiem mēdzu uztaisīt filmiņas, un tad es tās filmiņas pārteicu par uzdevumu, un tad es rādu, ir tāda jauno ģeogrāfa skola, kur arī Ulds Klepers, jūsu kolēģis, ir aktīvs, un tad es pat esmu publicējis gan YouTube'ā, gan jauno ģeogrāfa skolas mājaslapā, un tad viņi atbild, piemēram, tur es rādu kadrus no Lesoto, un tad nepasaka, kas tā par valsti, un tad viņiem ir jāuzmina, kā sauc šo augstāko un augstāko valsti Āfrikā, vai arī vēl viens jautājums ir, es šķērsoju upi, laikam kaut kāds tur kadri, kas šķērsoju upi, un kāpēc es tikai 2 reizes dienā ir kaut kāda laika norādīt, kuros es varu tikt pār tai upei. Un, ja tas ir izrādās pareizi atbild, ir paisums un bēgums. Bēgums, jā. Kur tavs filmiņas vispār var redzēt? Jā. Sociālajā tīklā? Viens ir, ja meklē jauno ģeogrāfa skolas mājaslapā, varbūt arī YouTube kanālā ieraksta jauno ģeogrāfa skolu, tad arī pēc vārdu uzvārdu Reinis Bērziņš. Ja nav baigi daudz Reiņa Bērziņu, varbūt, ka ir ļoti daudz, un tad atradīs. Te var atrast, jā. Tad kaut ko var sameklēt, pastīties. Tu minēji jauno ģeogrāfa skolu. Saki, lūdzu, tagad ir diezgan vienkārši uzpariktas. Es ļoti atvainojos, ja man jāuzmina, no kurienes ir bilde vai kā. Es ātri ņemu tālāk vai nu telefonu, ja ar Google Lens par šīm te programmām fiksēta, piefiksēja, kā ir ar šīm mūsdienu programmām, vai tādu uzdevumi ir salīdzinoši vienkārši jauniešiem, jeb nē? Jā, tas ir ļoti vienkārši. Mēs pat bijām pārsteigti. Piemēram, šobrīd pat noritēja vakar novada olimpiāde ģeogrāfijā, un tas notiek pie datora. Un ne visi uzrauga tos skolēnus ļoti rūpīgi. Un skolēni ir, ja tu sēdi klases priekšā, kā uzraugs, un skolēns redz kādu bildīti smuku no kaut kādas valsts, viņš tā klikšķi nospiež Peles labo klikšķi, Google Lens atrod viņam, šis atrodas Lesoto, piemēram, vai Dienvidāfrikā šī bilde. Ļoti precīzi atrod, un tad vajag tāds jautājums, kur tas skolēns atrod kaut ko tādu vai nu pilnīgi nereāli, ko viņš nekad nevarētu nebūt zinājis. Bija kaut kāds jautājums, bija kaut kāds ģerbons ar 2 pingvīniem, un kā sauc šo slaveno baronu, kuram pieder šis slavenais ģerbonis. Un tad bija pareizi atbildi ir Mountevens, ko neviens nezina. Tas ir pilnīgi nepazīstams barons, un bez vesela čupa ar skolāniem bija pareizi atraduši internetā, protams, ka šmalcoties. Un, tas ir skaidrs pierādījums, ka viņi ir izmantojuši neatļautas palīdzekļus. Jā, tad izklausās, ka tu savu ceļojumu pieredzi diezgan tā aktīvi arī izmanto ģeogrāfa skolā, jauno ģeogrāfa skolā. Jā, un es pat esmu dzirdējis, ka daudz ir iedvesmojušies un arī kaut ko līdzīgi mēģinājuši. Varbūt ne tik ekstrēmi, bet kaut kur aiztapējuši, un ka viņiem vismaz, ja ne izdarījuši, tad vismaz ieinteresējušies par ceļošanu. Un tā ģeogrāfija ir ļoti cieši saistīta ar ceļošanu, un tas ir gan vienā variantā, ka ģeogrāfs pievilina ceļošanai, un otrādi arī. Es ceru, ka mēs pievilinājām arī pēc mūsu stāstījuma arī ceļotājus savam pulciņam, un varbūt kāds sadūšos. Es nezinu, vai es varu teikt, vai viņš sadūšu godīgi teikšu. Es nezinu, jo izklausās diezgan ekstrēmi. Zibeņi, jaunieši, un tā tālāk. Bet kāpēc nē? Ja ir laba kompānija. Jā, zinošs gids varbūt līdzi ir un paņem to skaistāko, varbūt neej cauri visiem ekstrēmākajām daļām, un tad gan jau, ka tur labs piedzīvojums būs tā vai tā. Izklausās tiešām labs. Labi, tev, Reini, paldies, bet mēs noteikti, es turēšu tevi pie vārda, ka mēs atgriezīsimies pie sarunas, tad, kad tu būsi paceļojies pa Zviedrijas ziemeļiem. Sarunāts? Jā. Labi. Tad uz tikšanos. Paldies! Kā līdzi dosies ceļā.